Nu, ko agrā rīta cilts? Labs rīts, 6. jubilejā. Mums gan tas īstais datums ir, man liekas, pēc pāris dienām 19. bet precīzais, bet pirms 6 gadiem, 6:30. Man liekas, ka toreiz bija 7 no rīta mēs sākām. Un tad pēc kaut kādām pāris nedēļām uzprasot klausītājiem, kurš ir labākais laiks, mēs sākām 6:30. Un nu jau 6 gadus, 6:30, darbdienu rītos. Mēs tiekamies, lai pārunātu lietas par un ap uzņēmēju darbību. Paldies ikvienam, kas esat pieslēgušies, kas esat rakstījuši, kas skatījušies, esat laivā, labs rīts Ģirtam, un Santai arī labs rīts. Un es atceros, ka mēs pašā sākumā mēs diezgan tur maz bijām tie skatītāji, un mēs tādā veidā arī sveicinājāmies. Un tas ir forši. 6 gadi pagājuši, tas ir kaut kāds crazy cipars, un 1200, kurš tur 50, kurš tur tas raidījums mums ir. Un jā, prāta rītrosmē ir 6 gadi. Un tas ir tāds, ka tā padomā liekas crazy cipars. Un viņš arī ir. Bet šis rīts vairāk arī par to, par ikvienu, kas jūs ejat un darat un darbojaties. Un jums varbūt nav kaut kāds balviņas. Man nesen bija tāda situācija, kur mēs skatījāmies par vispārējo izglītību un mūža izglītības kontekstu. Un vispārējā izglītībā ir tā, ka tātad valsts un pašvaldības izglītības iestādes, tur ir visādas atzinības un kaut kādi īpašie mirkļi, bet mūža izglītības sektorā ir tā, ka tu vari visu mūžu nokapāt un nostrādāt un nekāda balviņa nebūs. Visam sportā ir citreiz, vai ne, tur kaut kāda olimpiāda ir, vai kaut kādas sacensības, vai kaut kāds īpašais tas mirklis, jā, un tad ir kaut kāda atzinība, ja tu tur esi kārtīgi darbojies, bet biznesā ļoti daudz no mums, mēs arī nostrādājam 10, 20, 30, 40, cits varbūt par 50 gadus. Un tā neko īsti arī nesaņem no tā. Jo mazais biznes viņš jau nav vienkārši. Tieši tāpēc, kā jebkurš profesionāls sports nav vienkārši, tā arī mazais biznes. Tik līdz tu viņu ved profesionālā līmenī, viņš var ietekmēt ģimeni, var ietekmēt veselību, viņš var ietekmēt daudz lietas. Bet tad, ja visu sapužļo pareizi, un, kas saka, sastājās visas zvaigznes, tad var piedzīvot kaut ko baigi foršo. Un es tagad iziešu, mēs esam pa ceļam uz Oklendu. Šodien tāds 5 stundu brauciens, es atvainojos jau uzreiz, uz bišķiņu varbūt kaut kāds vējiņš, bet es iešu un parādīšu jums, uz kurien var aizvest uzņēmību. Jo pirms 6 gadiem mēs sākām studijā. Man mājās studijā, forša māja, visi skaisti, bet šobrīd mēs atrodamies Jaunzēlandē, un tā māja atrod, studija ir pašā 3. stāvā, jumta stāvā, un tagad uzvadīšu tādā kalniņā, un mēs pastīsimies arī no augšienes, bet jūs redzēsiet vien fantastiskāko skatu. Tas ir tas, uz ko var aiznest uzņēmību. Protams, garantijas nav nekādas. Tikai tāpēc, ka tu kaut ko ies un darīsi, tas vēl neko nenozīmē. Daudzas lietas ir atkarīgas no apjomiem, no situācijas, no īpatsvariem, no proporcijām un dažreiz mocības vairāk vairākas 10 gadus, ja, viņa garumā. Pretstatā pret uzvaru var būt tiešām 1 vai 2 kaut kādi kritēriji, parametri, kas ir salikt pareizāk, un tāpēc pēkšņi ir kaut kāda jēga, un pirms tam varbūt jēga nav bijusi. Rekomanda skaistulē arī iznāca priekšā paskatīties uz smukumu. Es rādu, ka tu skaties uz Jaunzēlandes smukumu. Ir jau te smuki. Tālumā ir okeāns. Piekrasti, un mēs esam kaut kur stundas braucienā, pāris stundu braucienā no Oklendas, un var piekrist manam tēvam, kurš tā arī teica, ka Jaunzēlanda ir tāda garlaicīga zeme. Visur, kur paskaties, izskatās pēc kartiņas. Tā tik ir. Šis tālākais punkts no Latvijas, ja tā skatās. Vēl viens salu, tur bišķiņi, kad stundu lidojumā attālojot, tas viss precīzākais, bet ir forši. Ir forši šādas lietas piedzīvot un skatīties un izbaudīt un redzēt pasauli citām krāsām. Kas tev aizved līdz Jaunzēlandai?
Valsts darbiņš neaizvedīs. Nekas nav pret valsts darbiņiem. Bet vienkārši darbiņš arī neaizvedīs. Bet prasmes, uzņēmība arī, kā jau minēju, ja izdarīs pareizi un būs tie pareizie punktiņi salikt, tad arī aizvedīs. Un tas ir tas, kas, uz ko gribās iekārdināt un uz ko gribās arī pamudināt un arī apsveikt tos, kurš jūs, protams, 6 gadi, es saprotu, tas ir cepurnost sasniegums, ja tā godīgi, 6 gadus iet un kapāt labi. Man ir arī bijuši dažreiz cilvēki, kas ir palīdzējuši, bet no tiem 1250 raidījumiem, tos 1100 kaut kas, jo es esmu novadījis. Un tas ir vērā ņemams sasniegums, un tas arī pašam man sev jāatgādina, ka es neesmu sūdbrālis, bet man var uzticēt lietas, un es varu iet un darīt, un es esmu neatlaidīgs, un es esmu pacietīgs, un dažkārt šitādas lietas arī sev ir jāsaka, lai atgādināt par to, un stiprināt sevi iet tālāk un darīt lietas. Tā kā no manas puses vēlreiz es atnākšu apakaļ uz mašīnu, lai mums mazāk vēja, bet labāk skaņa. No manas puses milzīgs paldies ikvienam, kas visu šos gadus es klausījušies, rakstījuši, piedalījušies mūsu pasākumos. Mums citi ir interesanti ziņa, forša pašās beigās, bet kas esat piedalījušies raidījumos, kas esat vadījuši raidījumus arī, kas esat piedāvājuši savu perspektīvu no citas puses paskatīties uz kādām lietām, un kas esam atbalstījuši. Mēs esam bijuši fantastiski komanda kopā pie dažādiem labdarības projektiem šajos gados. Un tas ir bijis labi, ir bijuši dažādi gadi. 19. 20. gads mums bija tāds vairāk uz urā, ja mēs bijām arī vieni no pirmajiem, kas startējām sociālos mēdījos ar šādu veidu raidījumu. Tagad šādi, teiksim tā, žanra pārstāvji vairāki, arī Latvijas kontekstā, un tas ir labi. Bet atkal tagad ir citi uzdevumi, citas lietas, un šī gadā viena no lietām, ko mēs redzam, ir tāds, un tas arī mans, teiksim tā, ja varētu teikt, pārsteigums. Mums ikvienam dzimšanas dienā prātrītrosmes ir, mums reiz gadā notiek šī te prātrītrosmes sanākšana kopā, kas saucās sarunas par pieredzi, tas mūsu salidojums. Parasti mums viņš ir jūnijā, bet šogad var iezīmēt esam kalendārā datums 8., 9., 10. augusts, tad piekdienas vakars, sestdien un svētdien. Viņš būs bišķiņ savādākā formātā, bet jo mums ar Gunitu šogad paliek, paliek katram, abiem diviem paliek 50, tas nozīmē to, ka mēs svinēsim 100. Un tur būs balle, un tur būs labas lietas, bet pēc sarunas par pieredzi, tad par to ballu būs atsevišķi nians, bet ja jūs šodien ieejat iekšā mums, kas mums ir tas Buy Me a Coffee, prātrītrosmē tā lapiņa, tad weblapa, tad tur var iegādāties biļetes par 50 eiro. Tie, kas ir bijuši iepriekšējos gadus, zina to, ka tā tiešām ir sakarīga, early bird, agrāk putniņa cena, bet tas tāds vairāk kā dzimšanas dienas tāds gājiens mums ir forši, un šogad mēs plānojam uz to sarunas par pieredzi augustā, mums būs daudz cilvēku, un tāpēc mēs arī uz to skatāmies, kādā veidā aizsniegt pēc iespējas vairāk, jo tā ir tāda feina sanākšana kopā, ceļš arī jaunajiem, kas tikko startējuši, vai ir kaut kādā posmā, kur viņi grib redzēt, ka ir vēl priekšā kādu uzņēmēju, kas jau ir varbūt ne tikai vagā, bet ir jau arī kalna galā un jau redz kaut kādu jēgu no tā viss, kas tiek darīts. Tā ir tiešām laba pieredzes apmaiņa, un tas nav tikai tāpēc, ka mēs tur esam ar Gunitu un runājam, bet tas lielais pienesums ir no tiem uzņēmējiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kas tur brauc un piedalās. Un tā ir tāda laba lieta. Tā kā es vēlāk vēl ielikšu komentāros šo te linku, droši var pieteikties, un tad 8., 9., 10. augusts mēs viņu pārceļam uz tādu siltāku laiku. Tas, protams, nozīmē to, ka tagad jau savlaicīgi ir jāmeklē arī kaut kādas dzīves vietas, kur jūs paliksiet, jo pasākums notiks Liepājā, bet,
būs patiesībā baigi feini. Mums Soundpoints ir piekritis arī būt tajā pasākumā, tad būs ļembasts. Nu, riktīgi pa visu māju, pa visu perimetru, teiksim tā. Un tas tāds foršs moments. Tā kā, nu ko, 6 gadi. Vai mēs aizvoksim līdz 10? Dievs viņu zina. Sākām mēs ar 10 raidījumiem. Tā bija sākotnējā doma. Pēc tam izvirzījām crazy mērķi. Nu, varbūt līdz 100 varētu aizvilkt. Nu, pa šiem gadiem mēs esam aizgājuši pāri pa 1200. Mēs esam vadījis prātrītrosums no Jaunzēlandes, no Amerikas, no Kanādas, no Nigērijas, Dienvidāfrikas, Austrālijas. Daudzās vietās ir būts. Gan esam darbojušies. Un arī tie, kas ir pieslēgušies prātrītrosmiem, mums tagad nav jau vairs tikai Latvijas cilvēki, kas klausās no dažādām vietām. Jā. Nav bijis viegli, nav bijis tā, ka viss tikai kalnā un viss tikai rozenkaisīts. Ir bijuši dažādi izaicinājumi, bet šis ir bijis tā vērts. Paldies jums, ikvienam, kas esat šī te agrā rīta ciltī. Turpinam darīt, ejam darīt. Piesakieties uz šo te pasākumu, kas mums būs tagad augustā. Tiekamies pirmdien, ejam tālāk. Un atceramies to, ka uzņēmība aizvedīs vis tālāk. Lai izdodas.